Čau visiem! Tie, kuri droši vien ir skatījušies un sekojuši līdz mūsu NAC sacensību apskatam, droši vien jau ir iepazinušies ar Lauru. Laura bija wellness kategorijas uzvarētāja, pirmā Latvijas čempiona, pirmo reizi, kad ir šāda kategorija. Tad, Laura, iepazīstina vēlreiz skatītājus ar sevīm un pastāsti varbūt, kā tu nokļuvi, kāds bija tavs ceļš līdz šim čempions titulam un vispār tavu saistību sportu kāda ir. Tātad mana saistība ar sportu. Es ar kaut kādu veidu fiziskām aktivitātēm nodarbojos jau no diezgan agras bērnības, no 3 gadu vecuma, pārsvarā tā ir bijusi dejošana un tādas lietas, bet vidusskolā es sāku pievērsties tieši trenažeras apmeklējumiem, apmeklēju trenažeru zāli un sāku trenēties. Un apmēram pirms 10 gadiem man ienāca prātā doma, lai sevi tā kā motivētu un disciplinētu, izmācījos par treneri. Un sāku vadīt grupu nodarbības, aerobikas nodarbības, tās joprojām intensīvi vadu pēdējos 10 gadus. Bet vienmēr man ir patikušas meitenes, kas nodarbojas ar fitnesu. Esmu skatījusies visādus ārzemju video un plakātus, un tas liekas ļoti motivējoši. Un es biju sev nospraudus tādu kā mērķi, kad līdz 29 gadiem es būšu startējusi kādās fitnesa sacensībās. Un manas pirmās sacensības bija 2013. gadā. Es piedalījos, bija tādas sportimas bikini sacensības, kas nebija laikam varbūt tik profesionāls, bet kā sākumam ļoti labs variants. Un tad es pirmo reizi gāju visu cauri šim visam žāvēšanās posmam un tādiem mētiecīgākiem treniņiem. Nevarētu teikt, ka man ļoti labi veicās. Pirmajās sacensībās es paliku tādā lejasgalā, pēc tam arī nākamā sezona varbūt man nebija tik veiksmīga. Es startēju IFBB bikini kategorijā un savā auguma grupā. Man bija tā kā pēdējā vieta, es bišķiņ pārdzīvoju, bet man bija tā problēma, ka vienmēr man bija grūti dabūt proporcijas, jo man bija diezgan masīvas kājas un diezgan šaura ķermeņa augšdaļa. Un tas, laikam, bija mans lielākais klupšanas akmenis šī kategorijā. Tad es tā kā saņēmos un domāju kaut ko pamēģināt, un pēc tam nākamajā gadā pavasarī, tas bija tieši tā kā pirms nepilna gada, es startēju NAC kategorijā figūra. Tas jau bija tāda nopietnā kategorija un savādāki treniņi, savādāks uztura režīms. Jā, es tā kā tiku cauri, man gāja labāk, es dabūju 3. vietu Latvijā. Bet nevarētu teikt, ka tas gala rezultāts bija tāds, kā es gribētu dzīvot, jo es nejūtos pietiekoši sievišķīgi un arī to formu, kāda viņa bija, viņu diezgan grūti uzturēt, faktiski neiespējami, priekš manīm tas bija. Un tad parādījās šī kategorija wellness. Sākumā Jurijs Gucāns domāja to ievies, un tad es palīdzēju viņam, patulkoju kritērijus. Attiecīgi, šī kategorija jau ir Brazīlijā jau vairākus gadus. Un tā viņa bija pagājuši, kad mēs bijām 4 dalībnieces gan tikai, bet es ceru, ka būs turpmāk arī vairāk. Un tur tas labums ir tas, ka tā kategorija vairāk piemērota meitenēm, kuras varbūt nav no dabas tik ļoti slaidas un kurām višķi tās proporcijas ir savādākas. Un diezgan daudz meitenēm, ne tik ļoti attīstīti pleci, bet vairāk attīstīti gurni un kājas, kurām arī patīk strādāt svaru zālē un viss tas patīk, bet tieši tā ķermeņa augšļa varbūt nav tik tie pleci tik plati un tā mugura tik liela, un tāpēc šī bija varbūt man veiksmes biļete ar šo kategoriju, tāpēc, kad jā, trenēties man patīk, visas tās lietas man tā kā iet, bet tieši to ķermeņa augšdaļu bija pa švaku un tā kā. Kādi plāni ir šim gadam, 2016. Es plānoju atkal startēt savā wellnessā, turpinu trenēt savu ķermeņa apakšdaļu, bet, protams, ka ne tikai to, arī plecis, muguru, bet jā, es ceru startēt tikpat labi un vēl labāk, jo šoreiz man enerģijas ir vairāk, man bija vairāk laika arī sagatavoties, jo tieši tas posms starp sacensībām bija garāks, un es ceru, ka es nostartēšu labāk. Jā. Atceraties, sekojat līdzi, bet esmu pamanījis, jā, ka tev top kaut kāds projekts, vai arī viņš jau varbūt ir izveidots, pastāst, kas tas ir, ko skatītāji un tavi sekotāji drīzumā redzēs. Jā, mums ar manu draudzeni, jau kolēģi Madaru Miezari, apmēram mēnesi ir izveidota Facebookā sports grupa Booty Builders, un tas nosaukums vairāk varbūt, lai piesaistītu uzmanību ir un tāds
daļai ilustrē to mūsu būtību. Protams, kad mēs trenējam arī savus dibenus un kājas, bet tas vairāk ir tiešām tā vietne, kur var iegūt informāciju par treniņiem, par veselīgu dzīvesveidu, par arī uztura bagātinātājiem. Vairāk mēs tieši plānojam uzsvaru likt uz uztura bagātinātājiem un komplektēt nepieciešamos uzturu bagātinātājus dažādiem sporta mērķiem. Es arī pat esmu saskārusies ar to, ka ar uzturu bagātinātājiem tos mērķus sasniegt ir vieglāk sportā, bet arī ļoti svarīgi ir lietot pareizos. Un atšķirīgās situācijās tie ir dažādi, un cilvēks, kas tikko ir sācis vai nav tik labi informēts, var apjukt. Tieši pašā veikalā ieejot, tur diezgan grūti kaut ko saprast, bet ja grib internetā kaut ko nopirkt, tas vispār ir diezgan maldīšanās. Tāpēc ir iespēja mums komunicēt, stāstīt par sevi, par saviem mērķiem, savām veselības īpatnībām, kaut kādiem ierobežojumiem, un mēs palīdzam un piemeklējam tieši to, ko vajag, lai nav nekas liekas, bet ir viss tas, kas vajadzīgs. Tas tāds mūsu galvenais, ar ko mēs nodarbosimies. Tu minēji, ka tu trenējies kopā arī ar kolēģi un izveidos šis būtību bildēs ir ar Madaru kopā. Bet vai ir iespēja arī citām meitenēm, sievietēm kaut kādā veidā sarunāt ar tevīm trenēties kopā? Varbūt tu vadi vēl arī individuālos treniņus? Jā, es pati strādāju arī par treneri. Es varu gan grupu treniņus, gan individuālās nodarbības sporta klubā MyFitness, Sky and Morā, tā kā tas viss ir iespējams. Es varu vadīt arī kaut kādus informatīvos treniņus, lai iepazīstinātu cilvēkus trenažieru zāli, gan sagatavot programmas, kaut kādas rekomendācijas par uzturu sniegt. Protams, arī būt treneris. Principā pavisam nesen uzpeldēja televīzijā tāda, kā vienā no raidījumiem bija tāda situācija, kad apspēlēja to, ka daudz treneri bez certifikātiem, daudz treneri nav pietiekami kompetenti trenēt. Tad, principā, pastāst mums skatītājiem, es zinu, ka tu esi pietiekami izglītota, lai reāli strādāt cilvēkiem. Pastāst skatītājiem, kāda ir tava izglītība un tās spēcīgākās puses, ko tu vari sniegt pati reāli trenējot klientus. Izglītība, kas man ļauj strādāt par treneri, ir tas apspēlētais treneru certifikāts. Viņš man ir, vēl termiņš nav beidzies. Bet man ir arī vēl viena izglītība, kas man ļoti palīdz šī darbā. Esmu ārsts pēc savas pamatspecializācijas, arī aktīvi praktizēju, esmu psihiatre, un varbūt šī specialitāte nav tieši saistīta ar kaut kādām fizioloģiskām pārmaiņām, bet man palīdz motivēt savus klientus un arī saprast viņus labāk par to, kurā brīdī viņi jūtās un kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi varētu labāk sasniegt savus mērķus un redzēt, ka kaut kas neiet labi. Un, protams, man arī pašai ir vieglāk, es saprotu, kas ar manīm notiek. Tā kā es diezgan izglītota, lai varētu kādam palīdzēt. Tātad pārliecinājāmies, Laura ir kompetents speciālists un mēs droši tāpēc varam noslēgt mūsu interviju. Un tepat augšā links uz Lauras treniņu, kur viņa nodemonstrēs, kā viņa trenējās. Tā kā paldies, Laura!